Šīs nedēļas raidījums būs īpaši latvisks. Ja vēl neesi par to pārliecināts, mēs pastāstīsim par kārtējo latviešu izgudrojumu ar netik senu vēsturi. Kas notiek, ja lāpstu savieno ar ledu un pievieno vēl adrenalīnu? To skatieties nākamajā sižetā. Nevienam nav noslēpums, ka latvieši ir sportiska tauta un ziemas sporta veida galvaspilsēta ir Sigulda. Raidījums Kivī devās noskaidrot, kāds sporta veids apdzīvo Siguldas bobsleja un kamaniņu trases šobrīd. Man redzot to azartu, tas ir kaut kas līdzīgs starptautiskām sacensībām un tiem cilvēkiem, kas tajā piedalās. Tas ir kaut kāds ritīgs izaicinājums. Man ir skaidrs, ko nozīmē lāpstu braukt. Izjūtas ir fantastisks, var noķert adrenalīnu mazliet. Tas līmenis tiešām tiem vadošiem ir tik augsts, kad atnākot pirmoreiz, tur ir grūti konkurēt. Mēs šo ledu kā pirmo ledu uzlējam oktobra sākumā, tā šis ledus tiek 2, 3, 4 dienā kopts, un šis ledus tiek uzturēts līdz marta beigām. Mēs gribam, kad šis ledus tiek izmantots ar tādām lietām, ko mēs esam akceptējuši, atšķirīgi sporta veidi, šī lāpstošanas aktivitāte, tas tikai mūs priecē, un jo vairāk cilvēku mēs redzam savā teritorijā sporta bāzē, jo mēs labāk jūtamies. Ar lāpstām pa ledus trases darbinieki jau braukāja arī krietni iepriekš. Tā lieta diezgan labi ejoša bija, aizgāja, tad bija darbinieku mači, tad bija iesaistīto personu mači. Tad mēs nolēmām, kāpēc nedot cilvēkam parastajam iespēju sacensties trasē. Mēs nolēmām viņiem dot šādu iespēju. Mēs organizējām Šavalreis Open. Lāpstas mums ir ļoti specifiskas. Mēs izmantojam stingri un tikai un vienīgi vienu Fiskars modeli, jo Fiskars ir vienīgā kompānija, kas ražo tieši tādu lāpstu, ar kur iespējams braukt pa trasi. Alumīnija lāpsts ar izturīgu koku kātu un plastmasas uzguļiem. Šīs lāpstas mēs nedaudz modificējam, nedaudz pielāgojam, nobrandojam, un ar tām arī visi brauc. Lāpstas nedrīkst stūnēt, nedrīkst smērēt, nedrīkst sildīt, nedrīkst kaut kādas savas veidot. Lāpstas mēs turam pirms braucieniem tehniskajā parkā, kur viņas visas vienā temperatūrā un gaida savus sportistus. Pagājušajā janvārī lielākais ātrums bija 73,4 km/h. Drīzāk viņi dalītos tādos, kas ļoti nopietni pieiet tai lietai un kuriem tā ir ballīte. Tie, kas nopietni pieiet, viņi jau pirms starta jau noiet maliņā, tur nolien kaut kur koncentrējās, kaut ko domā, tur sildās. Tie, kam tā ir ballīte, tiem tā ir ballīte līdz pašam startam, un tad viņi vēl jāsauc uz startu, ir īpaši jāaicina. Šavalreis ir 100% un vienīgi un tīri Latvijas produkts. Mēs esam uzsākuši sarunas ar ārzemju trasēm, trašu vadītājiem. Viņiem lieta patīk, viņiem tā interesē, un es domāju, ka mēs paši turēsim īkšķus, lai 3. Šavalreis sezona jau būtu starptautiska Šavalreis sezona. Latvijā un Siguldā Šavalreis cilvēks uz ekstrēmu atpūtu aicina jau 2. sezonu, un tajā piedalīties var ik viens, vecumā no 18 gadiem. Sacensību rīkotāji gan brīdina, izvērtēt savas spējas un veselību. Šodien ir man debija, un es esmu izgriezies karuselī kādas 7 reizes, un šeit ir apgriezos. LNT brokastīs raidījumā katru nedēļu izaicina sev kaut kāds jauns izaicinājums dod. Tad es ieraudzīju, ka notiek brauciens ar lāpstām pa kamaniņu trasi. Es sapratu, ka kaut kas tāds obligāti ir jāpamēģina. Nav gluži tā, ka es vairs neatgriezīšos tās trases. Es esmu gatavs uzlabot savu rezultātu. Ja es nebūtu tā kūliņojis pa to trasi, un es nebūtu finišā iebraucis atmuguriski, es teiktu, ka ir baigi forši un baigi forši ātrums un viss ir labi, bet tad, kad tu saproti, ka tu vairs īsti neko nespēji kontrolēt, tad ir tāds, tā kā lupatiņas suņas zobos, kad tu krāpi, nav pats patīkamākais. Bet tāpēc jau tas ir ekstrēmais sports, un piekrīt jau tikai tie piedalīties, kur tiešām tam ir gatavi. Arī raidījuma Kivī korespondente Laura bija gatava un pirmoreiz iemēģināja spēkus braucot ar lāpstu pa bobsleja un kamaniņu trasi. Es katram vienkārši iesaku pamēģināt. Ir vērts. Un jūs šodien kopā bija raidījums Kivī, Krasta slēgta.